Esam pie Königsē. Gaidām savu kuģīti, nopirkām biļetes. Brauksim uz Svētā Bartolomeja pussalu. Baudam dabu. Neko viens fotografē. Te ir smuki. Te ir smuki, jā. Te ir smuki. Ir pilsētiņa, tirdziņi, kafūzīši. Viss tā kā visur. Viss ir skaisti. Turistu daudz. Kalni apkārt. Ārā laiks ļoti karsts. Tāds drusciņi kājas atvēsināt vismaz. Neviens jau te nepeldās, bet kājas iemērcēt te var. Te tikai pīles peldās. Tālāk ļoti skaistas piestātnītes pretī. Nu, mēģinām apskatīt tuvāk. Tur es tā saprotu, ka kaut kādas tādas mājiņas, kaut kādas mazas laiviņas vienkārši iet laukā no turienes. Tur jumtu liek cilvēki tādā karstumā. Viss notiek. Gaidām kuģi vēl joprojām. Bet baigi forši vēsas ūdentiņš. Cerams jau, ka varbūt otrā galā mēs varēsim papeldēt. Vismaz ielīst atvēsināties. Esam tikuši pie kuģa. Visi mums priekšnāca ar stacijām, bet tu... Jā. Pie cita šitā te, bet ir ok. Viss ir skaisti. Brauksim ar tādu koku laiviņu. Nezinu, kā te kaut ko redzēt. Jā. Nē, pa to jā. Es pa to, kad sēžam iepret logu. Tas, ar muguru. Tas tāds. Bet priekši tur. Nu ko, braucam. Tas bija pat interesanti. Kad cilvēki peldās, tad mēs arī tur tiksim, es tā ceru. Vai tur vai kaut kur citur. Reku ir Königsē trase. Bobsleja trase. Tā kā, jā, viņi gan te laikam bija lavīnu sabojāta, bet gan jau viņi tur sataisīja. Gan jau kaut kā sačevīs. Beigās. Ūdens ir pasakaini tīrs. Zaļš, caurspīdīgs.
Ja, und jetzt mit diesem Blick auf Bartholomew ist hiermit meine Erklärung zu Ende für diejenigen, die jetzt hier aussteigen. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Musikverständnis. Ich wünsche uns allen einen wunderschönen Aufenthalt hier auf St. Bartholomew am Königssee, schönen Urlaub noch, schönen Ausflug. Was aber ganz wichtig ist, kommt Sie alle wieder gesund nach Hause. Dankeschön und für Gucken. Nu, esam ieradušies Svētā Bartolomeja pussalā. Skaistums pamatīgs, kalni, ļoti skaists. Tāda, nezinu, kā baznīciņa vai klosters, vai kas tas tāds ir. Bet kaut kas tas laikam jau baznīciņa. Ļoti skaista. Spīdīgu. Laikam dakstiņu jumtu, bet nokrāsots sarkanu. Un sarkans, bet smuki izskatās. Un skati. It was just two lovers, sitting in a car, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange sky, feeling super childish, no down the clever. Missed call from my mother. Like where you at tonight, got no all about it, I was all alone. With the love of my life, she's got glitter for skin, my radiant beaming the night. I don't need no light to see you shine. It's stronger. We were just two lovers, feet up on the dial, drawing nowhere fast, burning through the summer. Ready on a blast, made the moment last, she got solar power. Minutes feel like hours. She knows she was the brightest, can you even imagine falling like indeed? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel fly, I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beaming the night. I don't need no light to see you shine. It's stronger now. You slow down in your Esam vietā, kur tika filmēta 200 metriem. filma Griez pa kreisi. Lēna Lorenca. Mums bija tāds mērķis atbraukt, apskatīties, kur viņi ir, tā vieta. Un principā mēs esam atraduši pilsētiņu, jā. Pilsētiņa ir. Vai mēs te atradīsim Melnvirtu krodziņus, nezinu, bet baznīca ir. Viss ir. Griez pa kreisi. Vai šeit? Tā kā jā, esam atraduši. Pilsētas centrā stāv bodīte, kur var nopirkt sparģeļus. Sparģeļi dažādos fasējumos, dažādas šķiras, priekš zupas, priekš zaļi, visādi.
Ko saimnieks? Pārdevējs stāv. Pārdevējs bilde ir tikai. Saimnieks, jā. Jā, reku, reku ir kasīte. Te var ielikt naudiņu. Un samaksāt, un paņem savus pārdevu un brauc mājās. Summer breeze, warm and gentle. Sunshine fills the sky. Memories of the season in my heart, they never die. Summer days so carefree, laughter echoes in the air. The joy of the moment is something we all share. Beaches and waves of paradise, building sandcastles by the shore. But I saw Esam Zalcburgā. Atbraucām uz Mirabēlas dārzu. Šajā vietā uzņemta filma mūzikas skaņas. Smūgs dārzs, rozes. Tikai žēl, ka viņus neviens nav izravējis. Pilnīgi nemaz nav izravējis. Tas gan ir traki. Bet nu mēs neravēsim, mēs tāpēc šeit nenācām. Viena no mazām Zalcburgas ieliņām. Kas ir tāds? Ir kur biļešu šoks kaut kāds? Es cietocī kādu. Varbūt. Mēs laikam beigās būsim cietocī. Paši to negribēt. Bet mēs uz viņu neiesim. Esam atnākuši līdz Mocarta dzimtajai mājai. Ļoti liela īstenībā un augsta. Mēs kurā stāvā viņš ir dzīvojis. Bet, nu, pat kā tāds. Un bērnību pavadījis. Atslēdziņa tiltiņš.
Nu, vienkārši, un abās pusēs ir šādi te. Ļoti, ļoti smuki. Daudz atslēdziņas. Visi tilta garumā, un tilta ir ļoti garš. Esam iekšā. Apartamenti. Kalzamore, Austrijā, netālu no Zalcburgas. Spogulis pretī. Ejam tālāk. Vēl viena tualete ar vannu. Višķi aplupis ir, bet tā neko. Citādāk neko nepiesiesimies. Tad ir viena maza istabiņa. Vēl viena maza istabiņa. Te jau kāds dzīvo. Nē, labi, te nedzīvo, te kāds ir ievācies vienkārši jau. Te ir vēl viena istabiņa. Pat ar iespēju uz bērnu gultiņu. Ja vajag kādam. Te ir skapi ar dažādiem dvieļiem. Ir skapis, jā, ar dvieļiem vēl. Te ir skapis ar nolaustu rokturu. Nepiesienies. Te ir vēl dvieļi un palīgi. Virtuve. Nu, jā. Teiksim tā, mēs esam ar apartamentiem apmierināti, tāpēc, ka šeit ir kafija, ir kafijas aparāts, ir kapsulas, ir cukurs, ir leduskapis, ir leduskapī saldais krējums. Krūzes ir, viss ir. Tēkanna ir. Te ir plaukti. Te ir tukšs. Ir televizors, liela televizors, liela atpūtas telpa, ar galdu lielu. Un ir balkons, arī ļoti liels balkons. Tā kā kaut kā tā ir baigi labi. Šodien atbraucām, jau mājās braucot, atbraucām uz Aušvicas koncentrācijas nometni bijušo. Mēs izdomājām, ka mēs šeit daudz nefilmēsim informāciju. Mēs visi var atrast Googlē par šo vietu. Šitā laikam nav tā vieta, par ko būtu baigi jāpriecājās. Vienkārši pastaigāsim, paskatīsimies, varbūt bišķiņi kaut ko uzfilmēšu, bet neko daudz un nekāda informācija īpaši. Liekas, ka to var katrs atrast Googlē un paskatīties pats. Video no Krakaus apartamentiem no rīta. Jau vakarā mums gribējās, tāpēc mēs taisam no rīta. Virtuve ļoti liela, īstenībā apartamenta lielā mājā. Vecā grīdas drusku čīkst, bet viss izskatās baigi forši. Tik un tā, viena guļam istaba ir. Ir vannas istaba ar vannu, arī liela pods bidē un veļas mašīna. Koridors, priekšnams, un te ir otra istaba. Ir televizors liels, strādāja, pārbaudījām, galdiņš. Ir maziņš balkoniņš, kur pīpētājiem uzpīpēt ar skatu principā uz pilsētas parku un uz ielu. Tramvajs tur lejā iet. Var apstīties, kā tas izskatās. Uz visām pusēm koki. Vispār skaisti. Pa nakti nolīja lietiņš. Tā kā ir bišķi svaigāks. Kaut kā tā. Esam pie Krakaus universitātes. Ļoti skaista ēka, vai ne? Skaisti, jā. Principā izgājām cauri parkam. O, te vēl ir skaistas ēkas apkārt. Nu, šeit jau sākas jau tāds ievērības cienīgi apskates objekti. Vai kāds koks te noliecies, pasties tur vispār tā kā tādu, zini, štābiņš gandrīz, vai kaut kas tāds.
Un šodien izskatās, ka ir pēdējā skolas diena. Jā, šodien laikam viņiem ir. Šodien, jā, izskatās, ka ir, jo ļoti daudzi jaunieši ir baltos kreklos, baltās blūzēs. Nu, Kurs sēž kafēnīcā, kurs sēž uz soliņiem, priecājās, jā. kurs izskatās iet uz skolu, bet visi ir sapulcēti jaunieši. Iesim pastīties, kas te ir. Kamēr pa pirkstiem nesit, tikmēr var iet. Esam nonākuši pie Vāveles pils. Mēģināsim tikt iekšā. Redz, kas sanāk. Ne jau, ka tiksim, šoreiz ir diena un viss ir vaļā. Pagājušo reizi bija tumšs un nakts. Iesim, pastaigāsim pa pili. Tur ir karaliskais bistro. Tas gan ir labi skan, paklā. Karaliskais bistro skan labi. Šis laikam ir Pāvils. Nav rakstīts, kurš, bet viens ir. Gan jau, ka Jānis Pāvils. Šī ir pils. Cilvēki uz jumta kaut ko remontē. Cerams, ka viss ir droši un neviens lejā nekritīs. Jānis māja roku, ko tu gribēji. Man teica, vēda ir ievilts. Nu, tad ievelc. Ja jau tev teicu, tad ievelc, re, kur rozes ir. Tur ir karaliskais kroks. Bistro. Aha. Pats ne kroks. Karaliskais bistro, bet tas man patīk. Bistro var par karalisku paēst. Un kur ir rozes. Rozes ļoti skaistas, tad citu, kas tās te baigi interesantās. Jā, viņas ir vienkārši jau paziedējuši, bet īstenībā baigi smukās. Uz pūķa bedri, kuru mēs ziedosim pūķim. Ko? Jau princeses ziedot. Nav princeses, tu par sievdot. Kā? Skats no pūķa torņa. Kur tev Dubai? Vienkārši lasīt nemāk. Reka mums ir pie loga pūķa tornim. Ir adatas tornī, reku logā, dzelkšņi. Nezinu, kādam iemeslam tas ir, bet viņi tur ir. Iesim pūķa bedrē, kāpsim iekšā. Es domāju, ka tas sargs noteikti ārā padomāja, vat traki cilvēki, viņi tādi samaksā naudu, iet lejā, lai puķis viņu apēstu. Ļoti par šašlikai. Vēl zemāk, ja? O. Esam klāt. Puķi tad nav. Viņš ir vienkārši paēdis un aizgājis gulēt.
Es domāju, ka mēs dabūsim tur kāpt atpakaļ. Tas tur vien būs tā kā. Diezgan interesanti. Tas puķis tā normāli ardījies te, viņš tā racies ir. Es nezinu, es domāju, ka viņš lielāks ir un viņš tāds sīkais. Esam Krakavas vecpilsētas laukumā. Beidzot gaismā. Mūsu katedrāle arī ir. Mūsu mazā turistu grupiņa. Aiziesim to panu, pievilksim klāt. Jā, un tad iesim meklēt, kur paēst. Jā, un pēc tam meklēsim, kur paēst. Mikiņ paēj malā. Tāds nāk Dievs, tam vīrietim noteikti ir ļoti karsti. Es tā domāju, bet nu, bet saģērbies viņš ir stilīgi, teiksim tā. Mēģināsim ieiet iekšā katedrālē. Izskatās, ka tur tiek. Ļoti skaisti. Jā. Ceļam uz mašīnu, tad tāds tirdziņš. Somu tirgus. Visi tirgo visu, kas ir Somās. Kur tas ir vecais tirgus. Tā viņš saucās. Jā, ko tik te nevar nopirkt. Te var nopirkt visu, kaut ko. Šodien skaistas mākslīgās saules puķis. Pilnīgi gribētos, bet nav kur ielikt. Ļoti smukas tādas. Tiešām skaists. Un ka tur visādas gāliņas, desiņas. Kūpināta gaļiņa. Ļoti skaisti tomāti. Ļoti smuki. Čespups. Ķirši. Kādiem pievērsām uzmanību, ļoti smuka
ļoti interesanta kafejnīca. Tā kā, nu, visādi balti audumu gabali, apģērbu gabali. Tāds, nu, kaut kas savādāks. Nezinu, kāpēc viņi tur ir. Karājās tā kā veļa. Bet tā ir tā kā kafejnīca. Nu, ko esam Maibu ceļā. Lēnām tuvojamies Varšavai, vēl kādu 60 kilometri. Pulkstens ir 5:30 nāk tūlīt. Un sola, ka priekšā būs Varšavā diezgan jautri, ka būs sastrēgums. Un plusā skatāmies, kad tas karstums nesis augļus, ka būs pērkons. Ko lēnām braucam mājās. Braucam atgāt. Palikusi stunda.